Ilze ir satura veidotāja, kuras kopējais sekotāju skaits pārsniedz 903 000. Bet kā ir būt influencerim? Vai sabiedrībā valdošie stereotipi par influenceriem ir patiesi? Vai patiešām pietiek tikai ar īsu video un pēc tam visa diena ir brīva? To mēs šodien uzzināsim intervijā. Kā sākās jūsu influenceru gaitas? Augu patērējot saturu, tāpēc man kaut kur tā doma, ka kaut ko kādreiz dzīvē varētu filmēt, vienmēr bija ar mani. Un es sāku, kad parādījās tāda aplikācija Musical.ly, es sāku vienkārši likt kaut kādus video. Sākumā es kautrējos, bet tad es laika gaitā vienkārši sāku likt, tad pārgāja uz TikToku tā aplikācija. Un tad es paretam liku kaut kādus video. Un tad laika gaitā kaut kā man baigi aizķēra tas, ka bija tā atbilde no cilvēkiem, bija skatījumi, bija intereses, bija komentāri, un tad kaut kā lēnām es sāku likt regulāri. Sākumā tas bija tāds for fun, tur reiz mēnesi iemet kādu trendīgu video, tur aiziet, neaiziet, vienalga. Tad bet turpinājumā tas pārvērtās jau par tādu kā ikdienas postošanu. Kad jūs sapratāt, ka šis varētu būt pilnvērtīgs darbs? Tad, kad sāka nākt piedāvājumi, sadarbības, tad es sāku. Jo sākumā es vienmēr saku, kad man prasa arī, kā man pietiek kaut ko tādu, es vienmēr saku, ka esmu digitāla satura veidotāja, un veidot saturu ir mans hobijs, kurš ir pāraudzis darbā. Kad sāka nākt sadarbības un sāka nākt pirmā naudiņa, uzreiz tāda saprašana, ka ar šito īstenībā var arī kaut ko nopelnīt. Kas jūs motivēja turpināt? Motivēja noteikti tas, ka ir tā atgriezeniskā saite no cilvēkiem, no skatītājiem, kas raksta un prasa vēl. Un tas, ka varbūt uzraksti kādam piedāvā sevi kā sadarbības partneru un viņi atbild pozitīvi, tad tu sāc saprast, ka varbūt man ir vieta šajā lauciņā. Tā kā, un man liekas, ka pamatam, kas mani motivē arī līdz šim, ir tas, ka tā saknē tas ir hobijs. Un tas noteikti dod to spēku arī turpināt un darīt lietas. Kā izskatās jūsu ikdiena? Mana ikdiena ir, viss ir atkarīgs no tā, kas man ir jādara tajā dienā. Ir dienas, kad es mostos agri un tad man ir kaut kur jābrauc, kaut kas jāfilmē, kaut kas jāmontē. Ir dienas, kad es pamostos, cikos es gribu, tur izdaru savas lietas, tad lēnām sāku ko montēt vai domāt idejas vai nolieku telefonu un sāku filmēt. Es cenšos, nevienmēr sanāk, bet es cenšos, ja man nav kādas noteiktas filmēšanas, kur man ir jābūt, tad, ja man ir brīva diena nosacīta, ielikt kaut ko tajā dienā, lai es uzfilmētu kaut ko, lai būtu kaut kāds, lai būtu tā diena produktīva, lai nebūtu tā, ka es vienkārši nosēžu uz dīvānu un izdaru neko, bet ir tādas dienas. Tā kā, un kas vēl man ļoti patīk manā ikdienā, vispār šajā industrijā, ja mēs to varam nosaukt, ir tā, ka nav noteiktas, pirms sestdienas svētdien man ir brīvdienas, es neatbildu. Vai arī pēc 6:00 es neatbildu. Man ļoti patīk tā ideja, ka es arī varu 11:00 vakarā atbildēt. Es varu sestdienā, es varu svētdienā braukt un filmēt. Un tad pirmdienā, piemēram, nefilmēt. Tā kā man ļoti patīk, tas, ka nav tādas noteikti, nav tādi rāmi, ka mēs paši sev izvēlamies, nosakam tos rāmjus, kuros mēs vēlamies dzīvot un savu ikdienu vadīt. Vai jums ir komanda, kas palīdz ar jūsu darbiem? Nē, es visu daru pati, līdz pat sākot ar atbildēšanu uz ēpastiem un beidzot ar grāmatvedību savam uzņēmumam. Es visu daru pati, cenšos, un protams, ir video, kur man palīdz draudzene uzfilmēt, vai arī kādu citu cilvēku, tad es lūdzu palīdzību, lai man palīdz iefilmēt kaut kādus kadrus, bet pārsvarā idejas ģenerēju viena pati, daru visu viena pati. Tā kā. Kādas ir vislielākās grūtības šajā profesijā? Man liekas, ir salikt laiku, vispār menedžēt savu laiku tā, lai tu visu izdari lietderīgi, jo ar to man arī ikdienā pašai ir problēmas, ka es varu pašu stundu nosēdēt uz dīvānu un izdarīt neko, bet tajā laikā es varēju darīt kaut ko citu. Bet tas ir tāds lielākais izaicinājums mēģināt maksimāli produktīvi salikt savu to dienu, lai tu pēc iespējas vairāk izdari. Ja tas būtu, piemēram, tāds 9 to 5 darbs, tu aizies uz darbu, tev ir priekšnieks, kurš tev saka, izdari to, tu izdari to. Šeit ir tā, ka tev pašai ir sev jāsaka, kas jādara, un ir vieglāk sevi tā kā, es nedarīšu to šodien, es darīšu rītā, bet tā noteikti tā disciplīna kaut kāda. Vai bijusi kāda interesantāka saskarsme ar kādu sekotāju? Nē, ir bijuši vienkārši tādi dīvaini
komentāri, piemēram, kad ja gan īsti katru reizi, kad es izēju kaut kur kādā tirzniecības centrā, tad man pēc tam raksta TikTokā, es to redzēju. Tas ir interesants sajūta, ka tu tā kā, tas cilvēks varbūt nepienāca vai nepateica čau, bet viņš to redzēja, un pēc tam viņš uzraksta, ka viņš to redzēja. Nu, dīvainākais tas, ka varbūt raksta, ka, redzēju, kur tu dzīvo, vai kaut kādas tādas lietas. Jā. Bet uz ielas, varbūt, man vienreiz bija sanzoši nesen, es gāju, nekas tāds, bet tas man ir ieskrēja atmiņā. Es gāju vienkārši ar suni staigāt, es klausījos mūziku, ko domāju, un pēkšņi man kāds piebakst pie pleca, un es biju savās domās tik ļoti, ka es pilnīgi sabijos, es paskatījos, un tur bija jauši meitene, kas gribēja nofotografēties. Un ļoti man tā kā izsit, it kā nekas tāds, bet man ļoti izsit no tās manas domas, kur es biju tādā dzenā savā. Jā, bet pateicoties tam, ka es arī nerādu tik ļoti to savu kur es apgrozos ikdienā, tad man ir tādas pieredzes nav bijušas tādas baigi trakās. Kā jūs izvērtējat, ar ko sadarboties? Nu, pirmais, protams, ir tas personīgās domas, piemēram, par kādu brendu vai uzņēmumu vai cilvēku. Un tad es arī mēdzu izskatīt, vai man ir jau bijusi sadarbība ar šo, vai es zinu, kas tie ir par cilvēkiem, kas tur ir aiz. Un pats galvenais ir, vai man vispār saista tas, jo, ja man, piemēram, sauc, jo alkoholam un visām azartspēlēm un visām smēķēšanas lietām, visam tam es vienmēr atsaku, nekad dzīvē neesmu piekritusi reklamēt tur azartspēles vai alkoholu. Un, tā kā es izvērtēju ļoti pēc tā, vai tas man vispār saista. Vai tur, jo, piemēram, ja es lietoju tāds ļoti sekls piemērs, piemēram, ja es lietoju tur vienu šampūnu, man uzrakst otrs šampūns, ka man būs jālieto tikai tas šampūns, un man tāds, es lietoju to, es negribu jūs rekt. Tā kā ļoti, es mēģinu izskatīt, un man ļoti patīk ilgtermiņa sadarbības. Sākumā es ļoti baidījos no tām, jo man likās, ka Dievs tagad ir atbildība, piemēram, uz 6 mēnešiem, bet tagad laika gaitā esmu sapratusi, ka tomēr tās ilgtermiņa sadarbības ir daudz labākas un daudz foršākas. Kura ir bijusi vislabākā sadarbība? Pirmais, kas man nāk prātā, noteikti ir LMT, jo mums bija mums bijušas gadu gaitā dažādas sadarbības, bet pirmā tāda foršā nopietnā bija Pozitīvs festivālā, kur mēs 2 dienas gājām, tur intervējām cilvēkus, un tad šogad arī ar LMT mēs bijām dziesmu svētkos. Tad mums bija vairāku mēnešu, var teikt, gatavošanās, kur mēs braucām pie pūtējiem, pie dejotājiem, tad pašā meža parkā, tā kā ar LMT man ir ļoti, ļoti patīkami sadarboties, un man tāda pirmā, kas ienāk. Protams, man palielam visas manas, kas man ir bijušas sadarbības, ir bijušas ļoti foršas, un nav tāds nekādas rūkums sajūtas vai kaut kas tam līdzīgs, bet tas LMT, tas tāds pirmais. Vai jūs esat saskārušies ar kādu stereotipu savā profesijā? Jā, man ir bijuši pat momenti, kur cilvēki, ar kuriem es iepazīstos un veidoju kaut kādas draudzības, ir uz mani skatījušies tā, ka ir tāda šķība, ka es pasaku, ko man tur rīt jāstrādā, un kāds jāstrādā, tu savus TikToks filmē, kāds tas darbs vispār ir. Bet tāpat laikā es neuzskatu, ka mans darbs ir ritīgi grūts, ritīgi tur traki, es domāju, ka cilvēkiem ir grūtāki darbi, jā. Bet, es esmu tā kā man šobrīd apkārt ir tikai satura veidotāji palielam, kas ir mani draugi, vai arī vienkārši kādi, kas tiešām man saprot, es vairs nesaskaros tik. Un plus, man liekas, ka arī tagad tā satura veidotāja karjera tiek uzskatīta kaut vai nedaudz nopietnāk, nekā ja mēs ņemam kaut vai 5 gadus atpakaļ. Tāpēc ikdienā vairs nemaz nesanāk tik ļoti saskarties ar to, ka tu dari savā darbiņā, pamosties 11. uzfilmē vienu video un tālāk gulēt. Kā jūs saskatāt šīs industrijas nākotni? Es ļoti ceru, ka tā attīstīsies, tā kā tas ir bijis līdz šim. Un, man liekas, ka es neuztraucos par to, ka man darbu atņems AI. Jo tomēr, man liekas, ka cilvēkiem neskatoties to, ka mēs varam uzģenerēt cilvēku, kurš tev noreklamē produktu, kurā gadījumā tā dzīvā kaut kāda komunikācija cilvēkiem ir nepieciešama, tas kaut kas tāds, ko AI un visi roboti tomēr nevar tev iedot. Tāpēc man liekas, ka šajā profesijā ir nākotne un ka tā plauks un zels, cerams. Un es ceru un gribu arī ticēt tam, ka sāks uztvert vēl nopietnāk satura veidotājus. Cik bieži jūs izmantojat mākslīgo intelektu savā darbā? Izmantojusi, lai man uzraksta captionus, jo ir tā, man ļoti, es varu uzfilmēt video, es varu samontēt, man ļoti patīk, bet captionu izdomāt, tas ir kaut kas tāds, kur man ir tāds, negribu. Bet, esmu prasījusi, lai man izdomā captions, un vēl esmu taisījusi video, kur es, piemēram, stāstu par
par lietām, kas notika tur 2018. gadā, un esmu paprasījis, lai viņš man atrod notikumus spilgtākos, piemēram, tajā gadā. Esmu prasījis kaut kādu research, taisījusi ar čatu palīdzību. Bet tā ikdienā tas ir arī vienīgais. Kuru jūs sevi redzat šajā industrijā nākotnē? Man nav baigi izplānots. Man vispār dzīvē nepatīk baigi uz priekšu domāt. Varbūt brīžiem tas ir mīnus, bet es ļoti ceru, ka man vēl projām būs vēlme un deksme kaut ko filmēt, kaut ko radīt, stāstīt. Un kā pats galvenais, ka mani skatīsies, ka mani dzirdēs un ar mani gribēs saistīt lietas. Es nezinu. Es nezinu, varbūt nākotnē strādāt īstu darbu, kādā aģentūrā vai kādā televīzijā. Kaut kur. Es noteikti redzu sevi tajā publiskajā vēl joprojām, bet es nezinu tikai kādā veidolā.